Sveiki, labdien! Es esmu Marija Nauliciem. Es jau strādāju muzejā Latviešu pasaulē kopš tas tika dibināts 2007. gadā. Un šodien es jums pastāstīšu par to, kā dziesmu svētki ārpus Latvijas ir atspoguļot mūsu muzeja krājumā un darbībā, un kā mēs tos materiālus vācām. Bet vispirms es īsti pastāstīšu par muzeju, jo ļoti iespējams, ka daži no jums nezina neko par mums. Tātad, kas mēs esam? Mēs esam dibināti 2007. gadā. Mēs esam privāta organizācija, nevalstiska organizācija, kura 20. gadā saņēmām arī valsts akreditāciju. Kur mēs atrodamies? Mūsu krājums ir Nacionālā bibliotēkā pagrabstāvā, un tas ir pagaidām. Mūsu birojs ir Berga bazārā. Un tur, kur kādreiz bija birojnīca, mēs laipni gaidām ciemos. Tur mums arī ir maziņa izstāžu zāle. Bet mēs esam ceļā uz savu paliekošo mājvietu, ēku. Un mēs ceram, ka tur arī būs paliekoša un pastāvīga ekspozīcija. Mūsu mērķi ir vākt un saglabāt ārzemju latviešu priekšmetus un stāstus, pētīt, izskaidrot un parādīt izbraucēju vēsturi un pieredzi. Pēdējo 200 gadu laikā ļoti daudz cilvēku domā, ka mēs esam trimdas muzejs, kas ir tikai par Otrā pasaules kara izbraucējiem un viņu pēctečiem, bet nē, mums interesē arī latvieši, kas izbrauc uz Sibīriju, zemi meklēt 19. gadsimtā, un arī tie latvieši, kas šodien izbrauc no Latvijas vairāk iemeslu dēļ. Vēl viens mērķis ir iedvesmot apmeklētājus, apzināt un kopt savu senču mantojumu, vairojot savstarpēju sapratni un zināšanas. Latviešu pasaulē ir vienīgais muzejs pasaulē, kura galvenais uzdevums ir apkopot liecības, priekšmetus, fotogrāfijas un stāstus par latviešu izceļošanu no Latvijas un dzīvi diasporā. Mūsu krājumā ir vairāk nekā 18,000 priekšmetu. Un tie nav tikai priekšmeti, tur ir arī, protams, dokumenti, fotogrāfijas, bet mēs arī ļoti lielu uzsvaram liekam uz intervijām. Tātad mums ir intervijas ar cilvēkiem par izceļošanu, par dzīvi ārzemēs, un mēs braucam arī ekspedīcijās. Esam visur pasaulē bijuši. Bet mums visvairāk interesē personīgais, individuālais skatījums uz migrācijas procesiem. Priekšmeti, kurus mēs vācam, mēs pēc iespējas vācam kopā ar stāstu, intervējam tos dāvinātājus, lai mēs varētu saprast vairāk tos priekšmetu kontekstus un nozīmes. Tātad par dziesmu svētkiem. Svarīga tēma muzeja darbā ir jautājums par latviešu identitāti un tā saglabāšanu ārpus Latvijas. Un, protams, ka dziesmu svētku tradīcija, kura turpinājās ārpus Latvijas pēc Otrā pasaules kara, ir latviešu identitātes stūrakmens. Un tieši ārpus Latvijas trimdas sabiedrībā tā ir izpaudusies ārkārtīgi uzskatāmi un iespaidīgi. Dalība dziesmu svētkos ir par kopienas uzturēšanu un saliedēšanu, par draugiem, par savas kultūras apzināšanu, par miedarbību ar mītņu zemes sabiedrību, par brīvo laiku pavadīšanu, par identitātes izpausmēm un stiprināšanu, par nākamajām paudzēm. Tādēļ Muzejs Latviešu pasaulē ir izvirzījis tēmu par dziesmu svētkiem kā vienu savu galveno tēmu, un mēs vācam un interesējamies par šo tēmu jau kopš 2008. gada. Un tas pirmais produkts, ko muzejs ir uztaisījis saistībā ar dziesmu svētkiem, ir šī grāmata Dziesma svētki dzīve. Un te ir apkopot stāsti par dziesmu svētku tradīciju ārpus Latvijas, un stāsti ir balstīti cilvēku atmiņās, pārdomās un vērtējumos par dziesmu svētku nozīmi viņu dzīvē. Un būtu jāatzīmē, ka šī nav grāmata, kur ir tāds vēsturisks uzskaitījums par repertuāriem, par virsdiriģentiem. Šāds veids vēsturisks apskats jau Valentīns Bērskalns brīnišķīgi ir uztaisījis vairākos sejumos. Mums ir vairāk interesēja šo grāmatu veidojot, vairāk dabūt to dziesmu svētku garšu vai sajūtu. Un tā mēs darījām ierakstot cilvēku stāstus un publicējot tādas cilvēcīgas atmiņas, ne varbūt galveno vadītāju atmiņas, bet arī dalībnieku atmiņas, jeb arī atmiņas no cilvēkiem, kuri ir nepiedalījušies kā dalībnieki, bet tikai kā skatītāji. Nākamā lieta, ko muzejs ir tieši uztaisījis sakrā ar dziesmu svētkiem, 18. gadā uz dziesmu svētkiem Latvijā mums bija pārvietojama izstāde dziesmu svētki ārpus Latvijas, ko izstādījām Latviešu biedrības namā. Vēlāk tā ceļoja uz Īriju uz dziesmu svētkiem, uz Kanādas dziesmu svētkiem un tad bibliotēkās Latvijā. Tātad viņa nebija ar priekšmetiem, viņa bija tikai tāda uz plakātiem.
Un pašreiz mēs intensīvi strādājam pie izstādes, kuru atvērsim tieši Dziesmu svētkos Latvijā, Rīgā nākamgad, Latvijas Nacionālā bibliotēkā, un tā izstāde saucās Uzvilkt Latviju, un tā būs par tautas tērpiem ārpus Latvijas, un viņa būs liela izstāde, kurā, protams, arī būs daudzi tērpi, kur ir valkāti Dziesmu svētkos ārpus Latvijas, un arī tie atmiņu stāsti. Tātad mazs ieskats mūsu muzeja krājumā, fotogrāfiju krājumā. Mums ir spēcīga fotogrāfija krājums, ko mēs esam vākuši diezgan intensīvi. Fotogrāfijas sākās no dīpīšu vai bēgļu nometnēm pēckara Vācijā. Tās turpinās mītņu zemēs, kur var redzēt komiteju sēdes, mēģinājumus un citas organizatoriskas norises. Fotogrāfijās var vērot arī Latvijas laika izcilības un kā viņi turpināja savus karjeras un savu muzikālo dzīvi ārpus Latvijas. Fotogrāfijās ir arī vērojams, piemēram, kā latvieši ir izrādījuši sevi mītnes zemes iedzīvotājiem un atspoguļot to stāstu, kā latvietis nonācis Dziesmu svētkos ārpus Latvijas kādā centrā, kādā galvaspilsētā. Tev ir tāda sajūta, ka latvieši ir pārņēmuši to pilsētas centru. Un es nezinu, vai kāds bija Minnesotā, Sampolā šo vasaru Amerikā Dziesmu svētkos, jo mums arī bija tāda sajūta, ka mēs tur nonācām, ka mēs nesatikām vispār amerikāņus, ka latvieši bija pārņēmuši vienu Amerikas pilsētu, un tā bija neatkārtojama, brīnišķīga sajūta. Un šī sajūta ir kaut kas, kas daudzreiz, piemēram, parādās mūsu stāstos, ko mēs vācam. Man nākamā bildīte nerādās. Bildes arī parāda, kā grupas ir attīstījušās ārpus Latvijas, latviešu kultūra, jaunas latviešu dziesmas, jaunas latviešu dejas, un te ir Čikāgas piecīši, bet ir arī jāpiezīmē, ka latviešu dziesmu svētkos ārpus Latvijas nav tikai dziesma un deja, ir arī sports, ir arī populārā mūzika, ir arī numizmātikas izstādes un mākslas izstādes. Tātad dziesmu svētku koncepts ārpus Latvijas ir ļoti, ļoti plašs. Vēl viena ļoti svarīga tēma, kas mums parādās tieši Dziesmu svētku sakarā, ir tā emocionālā un brīnišķīgā atkal satikšanās, kas bija 90. gadā, kad trimdas latviešu grupas pirmo reizi piedalījās Dziesmu svētkos Latvijā. Un tas lielais pārdzīvojums, kā bija iet pa Brīvības ielu, un kad cilvēki ielas malās saucās brauc mājās. Un viena mazāka tā kā daļa no mūsu fotokolekcijas ir arī saistās ar austrumu diasporu un kā viņi ir turpinājuši latviešu tradīciju austrumos. Tātad viena daļa no šīm bildēm, ne visas, bet kaut kāda daļiņa ir redzama mūsu muzeja datubāzē internetā latviešu pasaulē foto.lv. Tur ir redzams galvenokārt Kanādas dziesmu svētku fotogrāfijas un bēgļu nometņu bildes. Un arī 450 aptuveni sīkiespiedumi no mūsu krājuma ir arī bijuši digitalizēti Nacionālās bibliotēkas dziesmu svētku krātuves projekta ietvaros. Bet šeit es gribēju mazliet uz beigām pastāstīt par to, kā mēs vācam to materiālu, jo skaidrs, ka vismaz mūsu muzeja pieredzē ielikt avīzē vai diasporas presē vai sociālos tīkļos ziņu, ka mēs meklējam materiālus, nav īpaši veiksmīgs pieejams. Cilvēki nesaprot tādu bezpersonisko uzsaukumu. Viņiem daudz labāk ir, ka tu uzrunā cilvēks personīgi. Un tā mēs esam sākuši jau 8. gadā. Mums bija Dziesmu svētku laikā Latvijā, Rīgā, Tirdziņā sava telts, kur mēs runājam ar cilvēkiem, stāstījām, ko mēs darām, ko mēs gribam. Mēs taisījām tādas ekspresa intervijas, sarunājām garākas intervijas vēlākam laikam un priekšmetu dāvinājums. Bet galvenais veids, kā mēs esam vākuši mūsu materiāls, ir braukt pie latviešiem diasporā, pie tautiešiem diasporā. Tātad labākais veids ir tieši satikt cilvēks acis pret acis viņu mājās, palikt pie viņiem vairākas dienas vai nedēļas pat un runāt ļoti daudz. Un vislabākais instruments, ko mēs lietojam vākt šo materiālu, ir redzama bildē, kreisā pusē ir tāds mobilais fotostends. Mazliet kara lauka apstākļi sanāk, bet diezgan sanāk fotogrāfijas. Mēs pārfotografējam cilvēku albumus un tad reizē arī ierakstām viņu stāstus.
Mēs izmantojam arī palīdzību no mūsu muzeja biedriem un atbalstītājiem, kuri palīdz atrast atslēgu cilvēkus sakarā ar Dziesmu svētkiem katrā sabiedrībā, palīdz arī ar sarunāšanu, telpu sarunāšanu un informācijas vākšanu un arī intervēšanu. Te var redzēt Toronto Latviešu centrā bibliotēkā mūsu līdzstrādniece Brigita Tamuža, vēsturniece, intervē virsdiriģentu Arvīdu Purvu. Un mēs arī šitādi veicam tā kā garākas intervijas, ko mēs apstrādājam, ka mēs tiekam mājās Rīgā un protams, arī tad daudzreiz dabūnam. Mēs makšķerējam mazliet, mēs makšķerējam priekšmetus, un tanī interviju laikā daudzreiz sanāk sarunāt skaistus dāvinājumus muzejam. Piemēram, Purva kungs mums uzdāvināja savus frakas un pušķi, Dziesmu svētku diriģentu pušķi. Tātad šis viss notiek tādā ekspedīcijas laikā. Jā, te vēl dažas bildītes. Un tad arī par priekšmetiem, ko mēs vācam. Te būs tikai daži priekšmeti, es zinu, ka laiks iet, bet mēs vācam personīgas lietas, protams, ar stāstiem, bet arī sanāk ar Dziesmu svētkiem sakarā tieši tādas sīkiespiedumu darbi, programmas, bukleti, kaut kādas tādas informācijas, tur kartiņas, tādas spiedogi, zīmogi, protams, nozīmītas, visiem ir nozīmītas, jums droši vien tāpat, ka visi grib dāvināt savus Dziesmu svētku nozīmītas, ko viņi velk arī kā ordeņus pilnīgi uz saviem tērpiem, un, protams, tautas tērpi arī. Un šīs labajā pusē var redzēt Rucavas bruņši, kas ir taisīti bēgļu nometnēs, un iekšā ir lietot, protams, visādi audumi, kas ir dabūts, krāsot segas, lai taisītos bruņšus, un šeit var redzēt skaisto tur iekšpusi tiem bruņšiem no kaut kāda briedīša auduma. Un tad nobeigumam es gribēju pieminēt, ka mēs vēl turpinām dokumentēt Dziesmu svētkus, un te mēs bijām, kā es jau minēju, Amerikā St. Paulā tagad šogad uz Dziesmu svētkiem, un mēs tieši vācām materiālu, intervijas un citus materiālus tieši par tautstērpiem, un kā velk tautstērps latvieši ārpus Latvijas, ko mēs arī liksim šīs ekspresa intervijas un fotogrāfijas izstādē uzvilkt Latviju, kas būs nākamgad redzama. Un te mēs pirms kora koncerta un pēc kora koncerta noķērām cilvēkus uz ielas un viņus intervējām par to, kas viņiem ir mugurā, no kurienes tas ir, kāpēc tas viņiem ir svarīgs, kā viņi to ir sagādājuši sev. Bija ļoti interesants atbildes, un tās atbildes jūs varēsiet izlasīt mūsu izstādē nākamgad. Tātad, paldies par uzmanību!